Es esmu Armands Ābelītis, kompānijas Perfektsales direktors, jā, un es nodarbojos biznesa konsultāciju jomā. Tā ir man darbības sfēra, un tā ir mana mīļā sieviņa. Mani sauc Zīntra Ābelīte, es esmu turisma firmas Discovery World direktore. Labdien! Es esmu Silvija Sējāne. Es dzīvoju Ventspilī un strādāju mazajā aptiekā. Man patīk mans darbs, un es viņu mīlu un cienu tikpat lielā mērā kā īstkoņu segas. Sīkāk par šīm segām un viņu pozitīvajām īpašībās mēs parunāsim mājas apstākļos. Labdien! Es esmu Indra Daģe, un tā ir mana ģimene. Eva. Evalds. Labdien! Sveicināt mūsu 100-gadīgajā mājiņā! Jūs pie mums? Laipni lūdzu! Jā, nu, tātad vilnas izstrādājam, īstkonu vilnas izstrādājam vai tātad segu komplekta īpašnieks. Es esmu vai mēs esam kopā jau 12 gadus. Jā, 12 gadus varētu būt kā 12, apmēram 12 gadus. Un, protams, esam ļoti apmierināti. Tas ir iemesls, kāpēc mēs šeit sēžam arī un runājam. Jā, mēs esam apmierināti ar šo te produktu. Nu, tad mēs nolēmām, ka ir labs produkts, un mums bija maza meitiņa, kurai to laiku bija 5 gadi, un mēs izdomājām, ka viņai vajadzētu gulēt ekoloģiskā vidē. Un fakts ir tāds, ka mēs šogad nopirkām īstkonu gultasveļas komplektu. Un komplektu mēs nopirkām vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, iepriekšējo preču pirkšanā mums kā dāvana uzdāvināja segu. Un es jau zināju, kas tas ir, man tāda nojausma bija, man tā sega ļoti patika, un es pa visu varu gribēju paladziņu. Bet, nu, tā kā atsevišķu paladziņu vien paši pirkt, un tā tad mēs nopirkām visu komplektu un esam ļoti apmierināti. Un otrs iemesls, protams, ir tas, ka tas ir dabīgs produkts, veselīgs. Darba diena ir beigusies un esam atgriezušies mājās. Ir vakars un varu parādīt, kur mīt mūsu atpūtas vieta. Šī ir guļama istaba gulta, kurā guļam mēs ar vīru pēc smagi nostrādātas darba dienas, kuru atpūšamies arī dienas laikā, kad uznāk vēle no mazu dienas pagulēt. Vai mēs esam apmierināti? Viennozīmīgi. Jā, esam apmierināti. Nu, runājot par to vēl vēlreiz pirkt, es domāju, ka jā, jo ir jau pierasts pie tā, un tiešām viņi ir arī laba kvalitāte. Man patīk tas, ka arī tiešām kvalitāte ir laba šiem izstrādājumiem, jā, jau tādas tik ilgus gadus mēs lietojam, un, protams, ka jauns jau atkal ir smuki un viss un tā, un es domāju, ka noteikti jā. Tu varbūt pastāsti. Nu, ko, guļot šajā gultasveļas komplektā, sākumā tā kā teica to, ka viņš būs ass vai kaut kas tam līdzīgs skrāpēsies, es to neizjūtu sevi. Pirmajā reizē, kad es gulēju, es vispārībā faini izgulējos, tad es nepamanīju to, ka tu vispārībā krāci parastajā komplektā. Guļot šajā komplektā, tu to vairs nedari, tas tikai nāk liek, saka to, ka tas ir uz pozitīvo pusi un laba kvalitāte viņam ir. Ko vēl var pateikt to? Īstkonu segas lietojam jau 10 gadus. Mēs esam pārliecinājušies, ka viņas ir īsti vērtīgas, jo viņās var gulēt gan ziemā, gan vasarā, viņās nesvīst un lieliska atpūta. Ja kaut kur bija vēsts, tad ielīst gultā bija ļoti labi. Eva noteikti to var pastāstīt. Nebija tā augstā sajūta, ka tev jālien ir parastā gultasveļā, bet tu vienkārši vari iet apgulties un ir uzreiz silts. Ziemā vienmēr, protams, guļam, jā, un guļam pie atvērta loga, jo man patīk, kad ir, vairāk gaisa. Jā, svaigs gaisa. Sieva ne tik ļoti mīl, ka logs ir vaļā, jā, bet pateicoties šīm te vilnas īpašībām, jā, ka viņa nesalst, tad viņa, akceptē arī to, ka es tiešām to logu vairāk paturu vaļā. Jā, tā kā tas man tāds liels plus uzreiz ir, jo sieva mīl ļoti siltumu. Viņai vairāk, kad ir silts, jā, viņai tā patīk labāk. Un otrs iemesls bija tas, ka man vienmēr ir augsti. Man ir augsti, ziemā vienmēr jāguļ ar vilnas zeķiem, un bijām uz prezentāciju, un kopā ar vīru nolēmām, ka šis komplekts ir jānopērk. Jā, gultasveļu mēs lietojām cauru gadu, jo vasarā arī bija patīkami un bija tā kā
nebija karsti tajā gultas vaļā. Bet, svīda droši. Jā? Nesvīdu. Es vienreiz neatceros, kad es būtu svīdusi vai man būtu bijis karsts. Ziemā bija ļoti silts un vasarā nebija augsti. Nebija augsti, bet nebija arī karsti. Jā. Ka iet gulēt, uzreiz ir silti, nav jāsasilda gulta, uzreiz, tā forši tiešām. Nevar sagaidīt, ka būs jāiet gulēt. Nav tā, ka bija kādreiz, kad tā sega ir rudenī mitrs, dzīvoklis, mitrs, arī gultas veļas kastē paliek tāda augsta tā gultas veļa, un tagad tā forši. Jā. Patīk, ka var izmantot gan ziemā, gan vasarā. Vasarā nav karsti un ziemā nav augsti. Jā, tas jā. Tas, ka šīs segas ir ļoti brīnišķīgas, liecina arī par to, ka mazbērniem ļoti patīk gulēt ar īstkonu segām. Izmantojam mēs gan paladziņus, gan spilvenus, gan segas. Arī piedzimstot mazulītim šo te mīksto vilnas sedziņu klājā gultā, lai bērniņš jau no mazām dienām izbaudītu un iemācītos sajust un saprast īstas vērtīgas lietas, kas ir dabīgas un kas ir cilvēka ķermenim labvēlīgas. Jā, protams, īstkonu gultas segas remdē sāpes cilvēkiem. Mums, laikam, nav, diemžēl, izveidojies tā, kad mēs varētu ar to pārliecināties, jo Eva bija pavisam maziņa, jā, 5 gadi tev bija. 5 gadi un parasti jau nekas tā nesāp tik mazam bērnam. Bet, laikam, viņa tagad ir izaugusi ļoti vesela, es domāju. Un citreiz ir bijis, ka vakarā kājas nedaudz stirpst vai tiešām tāds nogurums un arī nedaudz stirpst, bet tas, paldies Dievam, reti ir bijis, bet tiešām vilna palīdz un noņem no šīs sāpes un arī vai to tirpoņu tieši, tad netirpst kājas tā. Tiešām ir palīdzēs. Jā, acīm redzot, pateicoties tām vilnas īpašībām, ko mums prezentācija izstāstīja, pārstāvis ļoti labi un tiešām arī tas palīdz, ka kājas vairs tā netirpst. Un labāk izgulēs, protams. Tā kā man arī bija problēmas ar muguru, šīs problēmas jau sāk mazināties. No rītiem ir vieglāk piecelties, nejūtu vairs tik asas sāpes mugurā. Un vispārībā tā diena liekas jauka un tāda patīkama, kad pamosties. Un vilnas brīnišķās īpašības ir vienkārši lieliskas, jo tad, kad dārza darbi ir darījuši savu un likuši mazliet mugurē just smagumu, no rīta izguļoties šajos palagos un segās, tu pamosties kā no jauna piedzimis un aizmirsis par vakara sāpi. Nē, mēs neklājam ne spilvendrānas, ne palagus, neko, ne pārvalks. Tāds, kāds viņš ir, tādā mēs guļam. Tieši pa kopšanu tas ir mans darbs. Es to segu lieku vannā, vēsā ūdenī, un pielieku klāt mīkstinošo līdzekli lanolīnu. Un tad es viņu mazliet pamēcu, tad bišķiņu pabersēju, tad es izskaloju, un tad mēs kopā viņu. Par kopšanu tas jau mums vēl ir priekšā. Jā, bet es zinu, kā mēs kopsim. Mums te ir sava pļaviņa, ziemā sasniegs sniegs, iznesīsim, izpurināsim, izdauzīsim sniegā, un es domāju, būs viss kā kārtībā. Viena lieta, kas ir pavisam vienkārši, tā kā iepriekšējā ziema bija ļoti sniegaina, tad izpurinot un izklapējot sniegā, viņa iegūst svaigumu un tīrumu pati no sevis. Un, protams, jau tā putekļa ērce, acīm neesmu viņu redzējis, protams, bet tas, ka deguns nav cieta no rītiem, tas arī, protams, nav mazsvarīgi. Ja mums tagad būtu iespēja, tad mēs izmantot tādu iespēju iegādāties vēl īstkonu segas, jo viņām kvalitāte ir laba. Šīs jaukās segas mēs esam nopirkuši jau pirms 10 gadiem un nopirkām ne tikai sev, bet arī saviem bērniem. Un tagad tie ir izauguši lieli un pašiem ir bērni, un pavadot viņus jaunajā dzīvē, mēs pūrā devām līdzi īstkonu segas. Jā, runājot par to, kāpēc toreiz mēs iegādājāmies šo te komplektu, man ļoti pirmkārt ieinteresēja tas, ka tiešām es nesvīstu, jo man nepatīk, ka ir karsts tiešām, un tas, ka es nesvīstu. Tālāk man patika tas, ka ir tā masāža,
Ja? Un, protams, arī tas, ka citreiz deguns ir pilns. Ja? Tās putekļiecītes. Ja? Tas man tā ļoti uzrunāja toreiz. Šīs īstkoņu segas ir vienkārši lielisks. Un katrā ziņā, ja man būtu jāizvēlas un jāpērk vēlreiz, es katrā ziņā viņas nopirktu vēlreiz. Es noteikti pirktu. Ja ģimenes budžets mums atļautu, jā, tad kāpēc ne? Nē, pareizi to naudu jau varēja iztērēt arī savādāk aizbraukt ceļojumā, par to naudu arī mierīgi varēja, bet tas ir tā uz ilgstošu laiku un, es domāju, veselībai visam tas ir tā kā domāts. Ja, un, protams, ka gribētos pilnīgi piekrist tam jūsu sauklim, kas jūsu kompānija ir, ja, ka īstkoņu kvalitāte, tā ir dzīves kvalitāte.